Esiet sveicināti LNT ziņu pārraidē. Ar aktuāliem notikumiem Latvijā un pasaulē šovakar studijā ir Ivo Goldmanis. Un sāksim ar to, ka aizdomās par vēlētāju balsu uzpirkšanu aizturētais Rēzeknes mērs Juris Začests ir atbrīvots no apcietinājuma un viņam piemēros drošības līdzeklis paraksts par dzīvesvietas nemainīšanu. Atgādināsim, ka drošības policija aizdomās par vēlētāju balsu pirkšanu pavasarī notikušajās pašvaldību vēlēšanās šonedēļ aizturēja Začestu, uzņēmēju Medvedski un divus starpniekus, kas pirka vēlētāju balsis. Policija pieļauj iespēju, ka kopējais uzpirkto vēlētāju skaits varētu būt ap 100. Pēc policijas informācijas par to, lai vēlētāji balsot par sociāldemokrātiem, maksātas naudas summas no 2 līdz 10 latiem. Latvijas karavīri no nākamā gada 1. janvāra Norvēģijas vadībā piedalīsies Afganistānas provinču atjaunošanas procesā. Tā informē aizsardzības ministrija. Plānots, ka no nākamā gada provinču atjaunošanā varētu piedalīties aptuveni 20 karavīri. Daļa no tiem varētu būt sapieri, bet otra daļa – neliels karavīru kontingents, kas apsargātu atmīnētājus. Pat labam gan vēl nav konkrētas informācijas, kuras provinces atjaunošanā mūsu valsts varētu piedalīties, kā arī nav aplēstas plānotās karavīru uzturēšanās izmaksas. Tikmēr šodien kārtējo asiņaino dienu piedzīvojusi Irāka. Sprādzienā kādā Bagdādas restorānā, kur parasti pusdieno daudz tuvējā rajona policisti, nogalināti 16 cilvēki un vēl vismaz 29 cilvēki ir ievainoti. Vairāk stāsta Dats Kaukula. Restorāns, kurā notika sprādziens, atrodas ielā, kur izvietoti daudzi policijas kontrolpunkti. Šī vieta atrodas tikai dažas 100 metru pie vienas no galvenajām ieejām tā sauktajā zaļajā zonā, kur atrodas Irākā izvietoto ASV spēku štābu mītne, valdības ēkas un ārvalstu diplomātiskās pārstāvniecības. Sakarā ar biežajiem automašīnās paslēptu bumbu sprādzieniem šī teritorija tiek apsargāta īpaši rūpīgi, taču teroristam kājām gājējiem drošībnieki nebija pievērsuši pietiekamu uzmanību. Pašnāvnieks ienāca restorānā, kur sēdēja daudzi policisti un civilpersonas. Viņam bija aplikti josti ar sprāgstvielām, viņš uzspridzinājās nekavējoties. Spēcīgajā sprādzienā bojā gājušo vidū ir 6 policisti un vairāki drošības dienestu darbinieki. Šis nav vienīgais šodien Irākā īstenotais nemiernieku uzbrukums. Tik rītā pašnāvniekam uzspridzinot ar sprāgstvielām piekrautu automašīnu bojā gājuši 5 cilvēki. 1 irākiešu karavīrs, 3 mierīgi iedzīvotāji un pats spridzinātājs. Ievainojums gūši vēl 18 cilvēki. Kopš aprīļa, kad Irākā pie varas nāca jaunā Ibrahima Džafāri valdība, nemiernieku uzbrukumos ir nogalināti jau vairāk nekā 1000 cilvēki. Dats Kaukula, LNT. Visas ebreju mājas Gazas sektorā tiks iznīcinātas pēc tam, kad Izraela būs pabeigusi savas armijas un iedzīvotāju evakuāciju no šīm teritorijām. Tā paziņojas ASV valsts sekretāra Kondolīza Raisa pēc tikšanās ar Izraēlas premjerministru Arielu Šaronu. Pēc ASV valsts sekretāra teiktā par to ir vienojušies Izraēlas un palestīniešu pārstāvi. Neilgi pirms tam Kondolīza Raisa atzina, ka tas būs vēsturisks solis, kas var novest pie palestīniešu valsts izveidošanas. Izraela ir piekritusi atļaut brīvu preču kustību uz Gazas sektoru un ārā no tā, lai atdzīvinātu reģionu ekonomiku. Jau ziņojām, ka Izraela augustā plāno evakuēt apmēram 8,5 tūkstošus ebreju no Gazas sektora un atsevišķām okupētajām teritorijām Jordānas rietumkrastā, kopā ar karavīriem, kas tos apsargāja. Tiesa gan, Izraela turpinās Gazas ārējo robežu, gaisa telpas un piekrastes zonas kontroli. Basku separātistu grupējums ETA paziņojas par uzbrukumu pārtraukšanu vēlētiem Spānijas politiķiem. Tomēr Spānijas valdība paziņojas, ka ar šo soli nepietiek, lai sāktu sarunas ar grupējumu. Grupējums publicējas Basku laikrakstā vēstuli, kurā aicina sākt miera procesu, bet vienlaikus uzsver, ka turpinās cīņu par savām prasībām, kamēr Spānija atzīs Basku tiesības. Maijā Spānijas parlaments atļāva valdībai sākt miera sarunas ar grupējumu, ja tas pilnībā atteiksies no vardarbības un paziņos par ieroču nolikšanu. Basku separātisti jau 4 gadu desmitus turpina cīņu par neatkarīgas Basku zemes izveidošanu Spānijas ziemeļos un Francijas dienvidrietumos, un šai cīņā nogalināti aptuveni 850 cilvēki. Simtiem cilvēku Svētā Pētera laukumā Vatikānā šodien noraudzījās, kā pāvests Benedikts 16. dod svētību Ferrari automašīnām. Svētību saņēma apmēram 30 sporta automašīnas un to saimnieki no Itālijas autokluba Passione Rossa. Kluba biedri skaidroja, ka ideja par šo pasākumu radusies vēl pāvesta Jāņa Pāvila II laikos. Ilūgums apmeklēt Vatikānu saņemts vēl pirms vairākiem mēnešiem.
Netradicionālā pasākuma līdzautori ir asociācija, kas cīnās par jauniešu tiesībām un vajadzībām. Un atpakaļ pie notikumiem Latvijā. Ventspils rajona Priežu audzējs ir uzsākta miglošana, lai iznīcinātu zāģu lapsenes. Miglošana notiek Zīru pagastā 800 hektāru platībā, lai ierobežotu Priežu rūsgano zāģu lapseņu nodarīto kaitējumu mežam. Mežsaimnieki uzsver, ka miglošana nepieciešama, jo zāģu lapseņu kāpuri pat laban ir sasnieguši savu kritisko attīstības fāzi un lapseņu bojājumu meža platībās vēršas plašumā. Tikmēr ornitoloģijas biedrība šodien izplatīs paziņojumu, kurā uzsver, ka zāģu lapseņu iznīcināšanai paredzētā mežu miglošana nav pieļaujama, jo līdz ar zāģu lapsenēm bojā var iet arī putnu mazuļi. Miglošanas skartajās teritorijās cilvēkiem nerekomendē atrasties vismaz dienu pēc miglošanas. Turklāt nav pieļaujama arī ārstniecības augu vākšana vismaz 4 dienu laikā pēc miglošanas. Tikmēr vakarnakt Rīgā Zaķu salā ar alu, sieru, spēlēm, dančiem un citiem tradicionāliem rituāliem notika Jāņu ielīgošana. Tā sākās Basteikalnā. Pēc tam līgotāji ar kuģīšiem devās uz Zaķu salu, kur Jāņu bērnus sagaidīja alus, kauss un siers, kam pretī jādod ziedojumu. Pēc tam līgošana turpinājās līdz pat rīta gaismai. Un vēl gada pastāvēšanas jubileju šodien svinēja Latvijas sieviešu hokeja čempionāta komanda Ice Girls. Svinības hokeja laukumā bija ielūgta arī LNT sastādītā komanda. Lielās jubilejas turnīrā piedalījās 6 komandas. LNT pateicībā par ielūgumu jubilārus pārspēja visai pārliecinoši. Sacensību reglaments bija nežēlīgs – 2 spēles vienā dienā. LNT komanda, kurā jau ilgāku laiku pieredze ir sakausēta ar jaunību, spēja pieveikt savus izsenos sīvākos pretiniekus – hokeja klubu Jaunzeltiņu. Rezultāts 3-2 LNT hokeja izlases labā. Kā jau Ice Girls jubilejā pieņemts turnīru uzvarētāji nenoteica, par uzvarētājiem tika pasludinātas visas 6 komandas. Un vēl tikai informēšu par gaidāmo laiku. Šonakt valsts dienvidu austrumos neliels īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss. Pūtīs ziemeļrietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, gaisa temperatūra +7, +12 grādi. Rītdienā daļēji mākoņains laiks, gaisa temperatūra +18, +23 grādi. Nākamās nedēļas pirmajā pusē nokrišņi maz iespējami, gaisa temperatūra dienas laikā būtiski paaugstināsies. Tuvojoties Līgosvētkiem, Latvijā dažviet īslaicīgi līs, gaidāms arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra nedaudz pazemināsies. Nedēļas nogalē saglabāsies mērens silts laiks, bet arī lietains laiks. Tā prognozē meteorologi. Un pēc pavisam īsa brīža LNT ziņas turpinās Jānis Traubergs ar jaunākiem rezultātiem sportā. Labvakar, Jāni! Labvakar! Sportziņās uzzināsiet F1 ASV Grand Prix izcīņas šī vakara sacīkšu starta secību. Kas Latvijā aizstāvēs cilvēktiesības? To skatieties raidījumā Nedēļu uzreiz pēc ziņām. Pēc tam ASV lielās balvas izcīņa F1 auto sacīkstēs Indianapolisā. Bet 23. Stevens Seagals trilerī Krustagunī. Bet vēlreiz īsi par svarīgāko ziņās. No apcietinājuma atbrīvots Rēzeknes mērs, kas bija aizturēts saistībā ar vēlētāju balsu pirkšanu pašvaldību vēlēšanās. Latvijas karavīri palīdzēs atjaunot Afganistānu. Un vismaz 16 cilvēki gājuši bojā un daudz ievainot teroraktā Irākas galvaspilsētā Bagdādē. Lai jauks jums šis vakars, uz tikšanos! Sporta ziņas piedāvā Elite. Neatņemama sabiedrības elites daļa.
Esiet sveicināti par jaunumiem sportā. Latvijas futbola virslīgas klubs Daugavpils Dinaburga šodien Intertoto kausa izcīņas pirmās kārtas pirmajā spēlē izbraukumā pieveica Velsas komandu Bangor City ar 2-1. Vārtus Dinaburgai guva Sokoļskis un Valuškins. F1 pasaules čempionāta 9. posmu ASV Grand Prix izcīņu šovakar no pirmās starta pozīcijas sāks Itālis Jarno Trulli no Toyotas. Par 69 sekundes tūkstošdaļām lēnāk Indianapolisas trases apli kvalifikācijā veica McLaren komandas somu pilots Kimi Raikonens, bet trešo vietu izcīnīja brits Jensons Batons ar bāru formulu. 4. starta vieta tika Itālim Giancarlo Fisichelam no Renault, 5. startēs 7-kārtējais pasaules čempions Mihaels Šumahers, bet no 6. pozīcijas ASV Grand Prix izcīņu sāks čempionāta līderis Spānis Fernando Alonso ar Renault formulu. Pēc piekdien piedzīvotās avārijas treniņu braucienos FIA aizliegusi sacensībās startēt Ralfam Šumacheram. Pilots būtiskas traumas nav guvis. Atgādināšu, ka Ralfs Šumahers Indianapolisā piedzīvoja smagu avāriju arī pirms gada. Tiešraidi no Indianapolisas skatieties šovakar LNT pulkstens 20:50. Slavenajās Lemānas 24 stundu autosacīkstēs 5. uzvaru pēdējos 6 gados šodien izcīnīja Audi, bet vienam no R8 modeļa pilotiem Denam Tomasam Kristensenam šī bija jau 7. uzvara karjerā, kas ir jauns Lemānas sacensību rekords. Par 2 apļiem mazāk trasē diennakts laikā veica Pescarolo sporta vienība, kuras sastāvā startēja arī pasaules autorallija čempions Sebastians Loebs. Diemžēl automašīna, ar kuru startēja arī francūzis, avarēja un izstājās no sacīkstēm. Zīmīgi, ka sacensības klātienē apmeklēja 230 000 skatītāju. Latvijas U20 sieviešu izlase gatavojoties Eiropas čempionātam basketbolā šodien Rīgā ar 75-40 sagrāva Lietuvas vienaudzes. Taču par 4 izlašu pārbaudas turnīra uzvarētājām kļuva Baltkrievijas U20 valsts vienība, kas šodien apspēlēja Latvijas izlases rezervistes ar 73-60. Atgādināšu, ka Eiropas čempionāta fināla turnīrā, kas 1. jūnijā sāksies Čehijas pilsētā Brno, Latvijas U20 izlases pretinieces būs Ukrainas, Turcijas un Ungārijas valsts vienības. Šodien Latvijas futbola virslīgas centrālajā mačā Ventspils komanda Igora Stepanova vadībā cīnījās 2-2 ar čempioniem Skonto. Rezultāta izlīdzinājums Skonto panāca tikai tiesneša piešķirtajā kompensācijas laikā. Turnīra tabulā Skonto saglabāja 2. vietu, Ventspilī ir par 3 punktiem mazāk. Turnīra līderi Liepājas Metalurgs sagrāva Ventu ar 5-1, bet pašlaik redzamajā cīņā čempionāta pastarīta Olimps Daugavas stadionā piekāpās Jūrmalai ar 0-3. Vakar vakarā FIFA konfederācija kausa izcīņas turnīra pusfinālā iekļuva Vācijas un Argentīnas izlases. Sacensības saimnieki vācieši ar 3-0 apspēlēja Tunisiju, bet Argentīna uzveica Austrāliju ar 4-2. Komandu pretinieces pusfinālā iespējams tiks noskaidrots šovakar, kad Brazīlija tiksies ar Meksiku, bet Japāna ar Grieķiju. Par sportu šovakar tas ar visu ar laukar.